Pirmā lieta, droši vien tas nosaukums norezonēja ar to, ar ko es saskaros ikdienā. Attiecīgi ir kaut kādas lietas, kā jau jebkuram uzņēmējam, ir risināmi jautājumi, kas risinās. Un tad tu saproti, ka tie jautājumi ir kā jūra, un šī jūra nav līdz potītēm. Un gribas, lai tu baudi, lai, teiksim, ir arī ne tikai darbs, bet ir arī dzīve. Un daudziem uzņēmējiem darbs ir dzīve, un es gribu, lai viņa būtu forša un pozitīva. Tāpēc arī pieteicos. Ok. Un kas tur notika tev, ko tu piedzīvoji tajā darbnīcā? Tas bija ļoti interesanti. Es gāju ar domām par to, ka man iedos gatavu formulu uz to, kā atrisināt savas kā saka, sirds ceļu tajā darbā, bet izrādās, ka tevī ir daudz vairāk privātā, un tu esi kā persona arī šajā darbā, un šī personīgā šķautne vairāk iespaidot to, kā tu jūties un kā tu rīkojies darbā. Un lielākā daļa no šī notikuma bija par tevi, par katru no mums, un tas tikai pakārtot ir kā darbā. Okay. Izejot cauri darbnīcai, vai, un ja jā, tad kas tev ir pamainījies, kas šodien atskatoties ir citādāk, vai ko tu redzi vai saproti citādāk? Pateicoties darbnīcai, es sāku runāt ar sevi. Tas izklausās smieklīgi, bet es sāku uzdot sev jautājumus, ko līdz šim es nebiju sev uzdevis. Un tad, kad tu uzdod jautājumus, it sevišķi sākumā, tas liekas ļoti dīvaini. Tu taču esi pats, tu zini sevi labāk nekā jebkurš cits. Un tad tu sāc uzdot vēlreiz un vēlreiz. Un tad tu nonāc līdz atziņai, ka patiesībā tu to, kas tev traucē, jau sen zināji, bet tu to skaļi nekad neesi pateicis sev. Un tad, kad tu pasaki skaļi, tad ļoti daudz, kas notiek tavā ķermenī un ikdienā. Un tad tu sāc skatīties uz tām lietām mazliet savādāk. Un ko tas dod? Tas dod, ka tu nemelo sev. Tu esi patiesis pret sevi. Okay. Ja tev kāds no paziņām jautātu, vai ir vērts, nav vērts aiziet, un vairāk droši vien ieskatoties, kādā brīdī ir vērts aiziet uz šādu darbnīcu, kas ir tā situācija dzīvē vai brīdis dzīvē, kad tu teiktu ir vērts un kad tu teiktu, ka nav vērts, jo nav jau tā, ka viss vienmēr visiem ir vajadzīgs vai noderīgs. Droši vien, ka tie cilvēki, kas vispār skatās un pamana šādus uzaicinājumus atnākt, droši vien, ka tas brīdis jau arī ir tas, kurā atnākt. Jo ja man viss dzīvē ir lieliski 10 no 10, un es vispār neskatos, kāda man ir motivācija kaut ko meklēt sevī vai mainīt. Tiem, kas uzskata, ka viņi grib būt labāki un grib saprast kaut ko līdz šim viņi nesaprot, tiem noteikti es iesaku, vai šī darbnīca iedos atbildes uz visiem taviem jautājumiem. Manā gadījumā, protams, ka nē, un es nedomāju, ka jebkuram citam arī būs visas atbildes. Bet tas, ko noteikti šī darbnīca izdarīja man, viņa ļāva paskatīties uz tām lietām savādāk, paskatīties godīgāk uz to, ko es gribu vai ko es negribu, un sajusties ar sevi uz viena viļņa. Jā, par tām visām atbildēm es tev piekrītu. Es arī iepriekš webinārā teicu, ka tā nav kaut kāda sudraba lode, kas tagad pilnīgi visas vajadzības atrisinās, jo es neticu, ka vispār eksistē dzīvē tādas sudraba lodes. Okay. Vai ir vēl kaut kas, ko tu gribētu padalīties kādam, kurš apsver? Skatās šo video un domā, pieteikties, nepieteikties, varbūt tev vēl ir kāds komentārs. Zini, kā darbnīcā bija tāda viens uzdevums, solo diena, kad bija jāpavada ar sevi solo diena. Un manā
šajā darbnīcas pieredzē tas bija viss tāds savādākais, jo man ikdienā patīk cilvēki, man patīk komunicēt un tā tālāk. Un tad, kad man ir jāpaliek vienam un tikai ar sevi, kļūst mazliet bailes. No sākuma tu jūties tā nērti. Pēc tam sāca piespiedu kārtā sev uzdot jautājumus. Un tad sāk nākt tās atbildes, un viņas var aiziet pavisam citā virzienā, nekā tu esi sākumā vēlējies. Un tas ir tas, kas man visspilgtāk no šīs darbnīcas palika pāri. Zinu, ka gribas precizēt, vai tas ir tā kā biedējoši, ko tu saki, vai vērtīgi? Man tas absolūti bija vērtīgi, un es domāju, ka jebkuram ir vērtīgi, bet kāpēc biedējoši manā gadījumā? Tas tāpēc, ka es neesmu pieredzis, mums vienmēr ir bailes no tā, cilvēkam ir bailes no nezināmā. Un tajā brīdī, kad tu to nezināmo pieredzi, tad tu vari vērtēt, vai tas tev noderēja, vai tas tev nenoderēja. Tā ir pilnīgi visa.